Un uz pēcspēles treneru interviju, kā jau ierasts, ieradies arī Iedlavas treneris Normunds Jansons. Sveiks! Sveiks! Diezgan smaga spēle, piedzīvots zaudējums, rezultātu 3-13. Kas, tavuprāt, bija tas noteicošais faktors, kas šodien spēlē neizdevās, ko neizdevās izpildīt tādējādi, ļaujot Ulbrukai uzvarēt ar tik pārliecinošu rezultātu? Sāksim ar to, ka uz spēli ieradāmies jau, daži jau vēl joprojām ir slimi. Vienkārši, ja es būtu pateicis, ka man vēlreiz jāpārceļ šī spēle, tas vairs nebūtu nevienā brīdī nopietni. Ja, tad visticamāk, ka mums bija jābrauc un tādā ziņā, kad nebija kas īsti šodien skrien. 3 spēlētāji vēl bija ar temperatūrām, bet viņa bija jānospēlē, šī spēle bija jānospēlē. Skaidrs, ka baterija ar katru minūti kritās un Ulbrukai viņa nekritās, man liekas, nevienā brīdī. Jā, varbūt pieķeroties par tiem spēlētājiem, saprotu, lielākā daļa slimi ir arī kāds traumēts vai kāds citu iemeslu dēļ, kāds nav ieradies? Traumēti ir 2, jā, bet otrajā brīdī gripa ir 4 spēlētājiem. Jā, tā kā. Un vēl 2 Siliņš Gins ir vēl piekdienu, sestdienu bija ar 39 grādiem. Šodien nebija varianti, bet nelikās, ka viņš izslimojas gripu, jā, tā kā viss kārtībā. Bet, jā, dotajā brīdī ir tas, kad gripa arī tai pirmajā reizē, mēs vēl neesam visi izslimojuši. Jā, laikam ir jāaiziet visiem cauri, un es ļoti ceru, ka uz sestdienu viss būs kārtībā. Labi, runājot vairāk tieši par spēli, lielu daļu Ulbrukai izdevās kontrolēt bumbiņu, kā jau tas visticamāk bija gaidāms. Izdevās arī bieži aizskriet pretuzbrukumos, it īpaši šķiet 1. un arī 3. periodā, mazliet mazāk 2. Cik ļoti tātad šīs izdevības pretuzbrukumi ir nepieciešami šādās spēlēs un kas varbūt būtu jādara, lai viņus labāk izmantotu? Jā, mēģinājām ķert garo diagonāli, ko es laiku zīmēju, ko Ulbruka laida no bortu uz bortu. Kaut kādas 2 reizes, man liekas, sanāca smuki izskriet, bet spēlētāji īsti nesaprata, ko es no viņiem gribu. Jaunie spēlētāji bišķi nenolasa to spēli, kurā brīdī ir jāieslēdz kājas, kad viņi tiks... kad ir iespēja tikt uz diagonālīt un pārķert to piespēlē. Dotajā brīdī 3. periods, es sapratu, ka mēs esam bez baterijas, jā, lai gan tur iemetām golu, bet ir ļoti grūti ar tādu sastāvu un vēl slimiem spēlētājiem likt Ulbrukai pretī kaut ko. Lai gan tur uznāca, man liekas, džeki, kas vispār šogad vai ir spēlējuši, man liekas, vienu brīdi. Es nebiju tādus pamanījis. Varbūt ir 4. maiņa, es pieņemu, ka viņi varētu būt. Jā, tas arī gan jau visticamāk skaidrojums, kad daži no līderiem arī viņam šodien nevarēja palīdzēt. Līdz ar to, jā, sastāvs rotē. Ja runājam vairāk par aizsardzību, lielāko spēles daļu centāties spēlēt tā diezgan blīvi, tieši vidusdaļā. Tātad šķiet, ka negribējāt pieļaut metienus tieši no viduszonas. Kas varbūt izdevās, kas tik ļoti? Mēs pirmajā periodā sākām skriet līdzi, kas nebija vajadzīgs. Ja, un zaudējām pozīcijas, un līdz ar to Ulbruka ļoti labi tos izmantoja momentus. Ja, kad pazaudējām tieši pozīcijas, sākām skriet kaut kur līdz galam uz otru bortu. Nesapratām, kā īsti ir jāspēlē. Neturējāmies pie plāna, ko Ulbruka ļoti labi arī realizēja. Ja, tiklīdz mēs nostājāmies un neskrējām un sākām vairāk komunicēt, tā spēle bišķi arī aizķērās kaut kādā brīdī, bet kopumā es uzskatu, ka īsti šodien pretī nebija ko likt. Ja, zaudējums pārliecinošs, ja, mums bija jānospēlē šī spēle un jāgatavojās 2 pēdējām izšķirošām spēlēm, kas būs pret Ķekavu sestdienu mājās un pēdējā spēle pret Lielvārdi, ja, kas, es domāju, ka tajās arī viss izšķirsies. Pašlaik tiešie konkurenti cīņā par kārtu. Jā, varbūt runājot no vēl tāda citādāka aspekta, tieši gatavojoties šai spēlei, vai Ulbruka ar kaut ko šodien īpaši pārsteidza, vai
ne īsti? Ulbruka, protams, ļoti labs pressings un ļoti vienādas maiņas. Nav tā, ka tur trešā maiņa tur kristu baigi ārā. Nepārsteidz, man patīk Ulbrukas tāds fizisks darbs, ko viņi rāda pie aizsardzības, jā, arī pie pazaudētām bumbiņām. Visi cīnās un patīk ir, droši vien trenerim ir vieglāk tas, kad uz katru spēlētāju ir kāda vieta, kur kāds jau gaida to vietu, kad viņš varbūt kaut ko kļūdīsies vai ne tā nospēlēs, kad viņam būs iespēja uzspēlēt vairāk. Tā kā, man nav šādas iespējas, jā, man brauc tie, kas brauc jaunieši daudz. Jā, šogad arī nebija plānots, kad man jaunieši spēlēs otrajā maiņā, jā, pēc sākuma komplektācijas. Viņiem bija stabila trešā maiņa, bet visu cieņu viņiem, viņi auga un aizvada arī ļoti labas spēles. Jā, šodien nevarēja Upīts palīdzēt Vītulnieks, kas ir arī ar gripu slimi. Tā, jā. Tas resurs ir tāds, kāds viņš ir, un tādu man ir dotajā brīdī vēl jāapcīnās. Es ļoti ceru, ka uz sestdienu mēs būsim jau nopietnākā sastāvā, kad varēsim aizvadīt arī labākas spēles, protams. Jā, varbūt pieskaroties tai tēmai, tātad play-offā. Līdz play-offam atlikušas 2 regulārās sezonas spēles. Varbūt varam mazliet ieskicēt, kā tieši gatavoties, varbūt kādai spēlei vairāk, vai pret Lielvārdu, vai pret Ķekavu, vai līdzvērtīgi, vai kāda būs tā jūsu deksme iet un spēlēt par šīm abām 2 komandām atšķirīgi, vai kā citādāk? Es domāju, ka Lielvārdu un Ķekava ir ļoti līdzīgas komandas. Tur būs 2 vienādas un 2 ļoti grūtas spēles. Un ja Ķekavai nevajag neko, tad Lielvārdē, protams, vajag. Ja Lielvārdē ir, ja nemaldos, man liekas, pret Bausku ir spēle un pret mums. Un mums ar Sācis ir vienāds punktu skaits, bet nav savstarpējo spēļu bilance laba. Tā kā, tur mums dara 2 uzvaras un neko citu mēs nedomājam. Tur atsevišķi gatavoties Ķekavai vai Lielvārdē, abas vienādas komandas, es uzskatu. Vēl ātri piebildīšu, droši skatītāji varat uzdot sev interesējošs jautājums, gan šobrīd, gan arī pēc tam otram trenerim. Jā, varbūt tāds vēl interesants jautājums no manas puses. Varbūt vari noteikt, kas būs tas noteicošais faktors, kas tātad izšķirs jums šo te likteni, vai jūs iekļūstat play-off zonā vai nē? Kas tavuprāt būs tas vissvarīgākais? Svarīgākais droši vien ir spēlētāju resurss. Šogad, man liekas, pat es nav uz vienu spēli neesmu bijis pilnā sastāvā. Tā kā ir šogad, nav bijis nevienu gadu tik tādas traumas ilgstošas un šī slimošana, man liekas, pat Covid laikā mums nebija kā dotajā brīdī ir. Ja man būs visi spēlētāji pieejami, es domāju, ka mēs rādīsim pavisam citu spēli un tas būs izšķirošais faktors, nevis tur, ko mēs tur tā pēdējos treniņos kaut ko iemācīsimies. Ja? Ir jāatbrauc džekiem uz spēli un jānostrādā pa 100%, tad arī rezultāts būs tur. Varbūt vēl atskatoties uz pagājušajām spēlēm, šodien tāds diezgan smags zaudējums, nesen pirms pāris dienām pret Rubeni, tad vēl pirms tam skatījos arī pret Lekringu diezgan liela vārtu atšķirība. Vai šīs tā kā saucamie lielie zaudējumi kaut kā ietekmē komandas iekšienē to motivāciju vai cīņu, kad tuvojās tās izšķirošās spēles, vai tieši otrādi varbūt tas kaut kā tieši uzlabo šo te kopējo sajūtu un deksmi spēlēt tālāk? Protams, kad ir smagi. Ja sezonas sākumā, kad bijām normālā sastāvā, kad zaudējām tur, bet arī iemetām diezgan daudz, jā, tad pēdējās spēles, jā, ir tādas, kur nevaram iemest, lai gan moments izveidojam, bet pietrūks bišķi tā realizācija. Jā, ir daži jaunieši, kuri, jaunatnē ir grūti zaudēt, un viņi nemāk zaudēt, jā, un tiklīdz ir zaudētājos, tā arī tā spēle pazūd, tiklīdz tu uzvari. Tās rokas ir aizsās un ir labāka spēle, bet ar to ir jātiek galā, ir jāsaprot, kad cik mēs atbraucam uz spēli, cik ir slimi un tā tālāk, un ar kādu sastāvu mēs braucam. Tā kā, ja ir kaut kādas, tad varbūt jaunatne ir tā, kas nemāk patreiz to zaudējumu pārvērst.
pozitīvajā varbūt kaut kādā. Nu, un ieripojas mums arī ir skatītāja jautājums, tāds diezgan pagaršs, bet ceru, ka visu sapratīsim. Ja tātad tu, Normundē, būtu masters treneris uz vienu dienu, tieši, kad jāveic izvēle uz play-offiem ar scenāriju, ka Irlava iekļūst play-off zonā. Kuru komandu tu izvēlētos kā pretinieku pirmajā kārtā? Es sapratu, ka Dulbruka izvēlās mūs, jā. Bet ko es izvēlētos? Ko tu izvēlētos, ko es ja tu izvēlētos? būtu masters, galvenais treneris? Jā. Es uzskatu, ka mēs sāc Lielvārde esam uz vienas laktiņas. Ko es izvēlētos? Laikam Lielvārdi. Okay. Labi, liels tev paldies par šo te interviju, un tad jau veiksmi turpmākajās spēlēs, un tiekamies kādās citās tieši raidēs. Jā, paldies jums. Paldies. Un atgriežamies ar otra trenera interviju. Mums pievienojies Andris Pīlups. Spēles rezultāts tātad pēc 60 minūtēm 13-3. Ulbruka izcīna uzvaru. Neizdevās īstenot to pašu scenāriju, vai vismaz līdzīgu scenāriju, kā pagājušajā spēlē Irlavā. Uz 0 nenoturējāties. Nu, varbūt pieskaroties tai tēmai, kas neļāva noturēties uz 0 un ielist 3 vārdus pēdējā periodā. Krišāna to baigi. Drāmu bur. Mums nebija tāds scenārijs palikt uz 0. Tāds nav bijis. Tā kā, ķipa, spēles plāns noturēties uz 0. Tādu galīgi nav bijis, bet prieks par to, ka tas sanāca pagājušā spēlē. Bet šajā spēlē mums arī nebija tāds uzdevums, tā ka bojadzētu atkārtot tagad 16-0 vai 19-0 vai vēl kaut ko. Bija citi uzdevumi. Tāpēc es teiktu, ka mēs šodien spēlējām uz kaut kādiem 60%. Tā izskatījās. Tādā tempa ziņā. Vai tas ir raksturīgs darba dienās tieši? Laikam, jā. Tas viens no faktoriem varētu būt, ka īsti kaut kā diena nav bijusi tāda pirms spēles, lai tu būtu pilnībā svaigs un noskaņojies un fiziski un mentāli gatavs pašam labākajam sniegumam. Nu, līdz ar to ne visi kaut kā spēja 100% sasniegt. Tas tā cilvēkam ir raksturīgi, ne visi to spēja. Nu, lūk, un tad beigas bišķi darvus karot iemetām medus mucā. Nepatika tās beigas, tāpēc ar tādu rūgtu negatīvu noskaņu pabeidzām 3. periodu. Tas tāds nepārāk. Jā. Iepriekš minēji, bija citi tātad uzdevumi šai spēlei. Varbūt parunājam par tiem, kādi varbūt tie tieši bija un vai izdevās tos īstenot. Šai spēlē tieši? Jā, šai. Nu, tātad bija viens no uzdevumiem bija turpināt tāpat, kā mēs iepriekšējo spēlējām pret Rubeni aizsardzībā, būt super agresīviem, spēlēt ar augstu, labās malas uzbrucēju izvirzītu un, kā mēs sakam, dzīt ar dzinēju spēlēt, spēlēt agresīvu tādu spiedienu. To vajadzēja darīt, pretiniekam noņemot laiku un piespiežot kļūdīties. Tāds bija viens no uzdevumiem aizsardzībā, ko pirmā periodā izpildījām. Nu tā, to pārunājām, pēc tam turpinājumā bija labāk. Piemēram, gols, ko iemet Eduards Stūra 2. perioda sākumā, bija tieši tāds, kāds viņam būtu bijis jābūt ideālā variantā, ko mēs gribam izdarīt, aizsardzībā. Nu, kas vēl? Vēl bija uzdevums spēlēt ar garām diagonālām piespēlēm, kas varbūt īpaši netika darīts. Labi, it kā kustinājām bumbu pa perimetru, bet diagonāls nepārāk labi. Šoreiz izdevās atrast. Nu, pretinieks arī diezgan zem spēlē, cieši bija vidus, grūti bija atrast piespēlē.
Nu, tie bija tādi pāris galvenie uzdevumi. Vairākumu mēs izmantojām ļoti labi šodien. Jā, pieskaroties pie tā 4 no 5. Jā, un arī pāris goliņi bija tādi, kādiem viņiem vajadzēja būt. Tā kā pretinieki nākamie var papētīt, ko tad mēs tur darījām un pamācīties. Jā, tāpēc vairākums izdevās labs. Šodien 3 punktus es tev nosaucu no uzdevumiem, no vairākiem. Pietiks šajā reizē. Jā. Vēl parunājot tieši par uzbrukumu, tātad 13 vārti spēlē, mazliet papētīju, pēdējās 4 spēlēs ir gūti arī diezgan daudz vārti, vienā tur bija 9, tagad ātri nepateikšu pret ko, bet pirms tam bija 11 pret Rūbeni, Valmieru un vēl kādu komandu. Varbūt, tas īsti laikam neminēsi atslēgu, kāpēc Ulbruka tā dara, lai neatklātu to pārējām komandām. Kā dara? Kāpēc met golus? Jā, varbūt. Uz ko tu varbūt, tu vari izstāstīt, kāpēc varbūt jums tas izdodas, tavuprāt. Un kas varbūt ir, vai tur vairāk pašiem tos momentus izdodas, vai vairāk pretinieks kaut kur pazaudē pozīciju. Kas tavuprāt? Tāda interesanta atkārta. Ok, šito te jautājumu iztirzājam. Tagad es pateikšu, kas man vienmēr liekas ļoti īpatnēji, ko saka cilvēki intervijās. Pretinieks jau principā neko tur neizved, mēs paši visus golus atvedām, ja? Bieži vien es dzirdēju tādas sakāmos no kādiem spēlētājiem, tur treneriem, tu savām kļūdām, paši jau vainīgi, paši. Pretinieks jau neko neizdarīja, vai ne? Tas man vienmēr liekas tik smieklīgi īstenībā. Kādas muļķības? Protams, ka kļūdās visi, bet ir jāmāk arī realizēt tās kļūdas, vai pretinieks ir piespiedis, vai mēs esam piespieduši pretinieku kļūdīties, vai viņš pats kaut kādā veidā nepiespiesti ir kļūdījies, kā tenisā gadās arī tā, bet ir jābūt arī prasmēm, taču iemest to goliņu. Varbūt tādi spēlētāji, kur baigi pareizi spēlē, tur visu pareizi nav nekāda, bet viņš nespēja gūt vārtus, nemāk bumbiņi iemest vārtos, ir tādi spēlētāji daudz. Mūsu komandā uzskatu ir prasmīgi un ir trenēti spēlētāji, kuri gandrīz visi prot gūt vārdus. Daudz. Tā ir prasme. Tā ir arī meistarība. Maz iespējām iemest daudz gols. Metieni gan šķiet, ka šajā spēlē bija ļoti daudz, īpaši pirmajā periodā veseli 22. Beigās 44. Pareizi. Sekretariātam 48, es domāju, ka tā informācija. Bet līdzīgi, jā. Kamēr pretiniekam arī vispār sanāca diezgan 27 beigās. Arī vairākumos salasās. Mēs spēlējām bišķiņu vairākumus, bet tas ir viens no statistikas rādītājiem, kas mums runā arī par labu. Mēs paši ģenerējam daudz metienus. Tad vispār spēja tikt līdz metienu izdarīšanai jau liecina par solīdu uzbrukumu. Ja? Un neļaut pretiniekam izdarīt metienus pret tevi, paskatieties statistikas ailītēs, ka tur var sekretariāts kādreiz kaut ko tur plus mīnus varbūt var pierakstīt vai nepieskaitīt, bet pa lielam jau tur aptuvenā bildi redzam, un mēs spējam neļaujam pretiniekam izdarīt metienus pret mums, līdz ar to arī maz vārtus gūst pretinieks. Tāpēc es dzirdēju arī pēc šīs spēles komplimentus mūsu komandas virzienā par lielo uzbrukumu potenciālu, bet es vēlreiz uzsveru, ka šo sezonu mūsu komanda spēlē ļoti labi aizsardzībā kopumā. Ar to es lepojos. Ļoti pozitīvi. Tā, mums ir ierapojas arī skatītāja jautājums.
Jā. Tas diezgan pagaršs, bet Lēvaldam un Stūrem šķita laba saskaņa spēlējot kopā. Vai to pamanīja un vai turpināsi likt kopā viņus biežāk, vai tomēr turpināsi rotēt šo maiņu? Nu, redziet, lai kā mēs gribētu maiņas nemainīgas no pirmās līdz pēdējai spēlē, sportā gadās traumas, slimošanas un visādas citādas prioritātes dzīvē, varbūt darba jautājumos un citādāk, kad ne visi spēlētāji vienmēr var būt uz spēlēm, un tas neizbēgami ietekmē maiņu sastāvu, tāpēc neko apsolīt es nevaru, ka jebkura maiņa tur paliks nemainīga. Bet paldies skatītājiem par jautājumu. Noteikti vēlreiz pārskatīšu spēles video no cita rakursa, nevis no soliņa savu skatu punktu. Un, jā, viņiem nesliks sanāca šajā, piekritīšu šajā spēlē. Un katram spēlētājiem katrā spēlē ir sevi jāpierāda, kādam tas izdodās, kāds to grib, kāds varbūt negrib. Viņi abi centās pieminēties spēlētāji šodien, tas bija redzams. Malači. Labi, tā, nu, nākamais, ja mēs mazliet pieskaramies pie vārdsargu tēmas, vai bija kāds īpašs iemesls, kāpēc izdomāju šodien Bukbārdu likt vārtos, vai... Tas ir skatītāja jautājums? Nē, tas ir manējais, man te tāds aizķērās. Pats domāju, vai bija kāds īpašs iemesls, vai vienkārši rotēja savā starpā? Jā, rotēja. Pienācis bija Kristapa Bukī kārta spēlēt. Redzēsim, kas spēlēs sestdien Talsos. To vēl nezinu. Neesam izlēmuši vēl treniņš priekšā šonedēļ. Labi. Tā, vēl viens jautājums šis gan no skatītājiem. Kā tika izvēlēts jaunais soda metiena izpildītājs? Atdaroties pie tēmas, jau iepriekšējās, protams, runājāt par soda metiena izpildītājiem. Jā, tie, kas ir skatījušies pēc spēles interviju pēc pagājušās spēles pret Rubenu, pavisam nesen, tad arī šo runājām, jā. Un tieši tā arī notika vakardienas treniņā. Mēs treniņa beigās izspēlējām mazu spēli, lai noteiktu, kurš būs nākamais soda metiena izpildītājs. Sandis pārliecinoši vienkārši tur uzvarēja, iemet visus savus gājienus un tikpat pārliecinoši šodien arī guva vārdus. Ļoti ātras rokas. Quick hands. Meistarīgi izpildīja būlīt. Tā kā viņš turpinās, jā, visticamāk. Skaidra lieta. Jā, varbūt vairāk paskatoties par tuvo nākotni, ja? Līdz regulārās sezonas beigām vēl 2 spēles, tātad viena ar Talsu komandu, otra pret Lekringu. Kas varbūt tavuprāt būs tas galvenais, kam pievērsīsiet uzmanību, vai kādai konkrētai spēlei Talsiem vai Lekringam gatavosties, vai tā, par Lekringu tagad uzreiz var pateikt, mēs vispār nedomāju. Un tad, pirmā, jā. Ja mēs uzvarēsim Talsu, tad mums būs turpinājumā arī svarīgi ļoti pacensties, ja gribam būt pirmie, joprojām arī uzvarēt Lekringu. Ko lai es te atbildu, Krišāni? Es pat nezinu, sapinos tagad. Tā nav kaut kāda tur īpašāka spēle kā citas īstenībā. Vai tur pret Irlavu vai pret Talsiem viņas nozīme būs pilnīgi vienāda. Tas, ka pretinieks būs vienkārši spēcīgāks, augstākā vietā tabulā un būs grūtāk spēle. Mēģināsim sagatavoties pēc iespējas labāk un būs interesanta spēle. Pagājušā spēle pret Rubenu izcili. Gan skatītājiem, gan mums pašiem patika. Ne par rezultātu, bet par pašu. Spēles kvalitāti. Jā, ātrumu. Tādas spēles gribās vairāk.
Tā, nu, un ir vēl viens skatītāja jautājums. Paldies jums, ka jūs esat tik aktīvi šodien. Tā, tas arī tāds pagarāks, bet ceru, ka sapratīs. Labi, lasīšu tā, kā ir rakstīts. Neziet. Pēc spēles intervijas jautājums Andrim. Kā zināja Bullīša izpildījumu no pretinieku puses? Otrā perioda beigu pusē. Jo šķiet, kad skatītājs pamanīja, ka parādīja Bukim precīzi, ko darīs pretinieks. Nu, Riekstiņa kungs ir jau sen atšifrēts. Mēs jau pirms 2 vai cik gadiem tur bija izvilktas visas viņa izpildītos Bullīšus, vairākas sezonas. Un, nezinu, 9 no 10 viņš met uz ērto pusi šādā gājienā. Un to arī es piegāju Bukim, paprasīju, vai viņš atcerās to par Riekstiņu un vēlreiz atgādināju, ko viņš darīs. Viņš arī darīja. Tā kā cilvēka dabā ir, ja kaut ko cilvēks ir iemācījies labi un atstrādājis, tad visticamāk viņš darīs to pašu atkal, ja? Jo viņš tā jūtās sērtāk. Ir jābūt lielam meistaram, lai tev būtu sagatavoti vairāki varianti, kurus tu vienlīdz labi vari izpildīt. Nu, ja tu spēj pārorientēties un vēl skatīties, ko vārdsargs, teiksim, dara, nevis tikai nolemt, ko pats grib darīt un to arī visu laiku darīt, tad ir vieglāk sagatavoties. Tā kā runa bija par to, vienkārši piegāju un atgādināju Bukim, ko viņš dara. Var teikt, ka mājas darbiņš labi izpildīts, ja? Tātad pavērots kā... Skautings, jā. Kas īpaši tur. Tādas lietas mēs daram, jā. Tā, un vēl viens jautājums. Vai Klūgam bija pirmā spēle šajā sezonā? Nē. Nē, nebija. Es neatceros, kura, bet noteikti ne pirmā. Viņš nav daudz spēles spēlējis, bet šodien nebija Rolands, Matīs un Valters. Jā. Ulvis, jā. Tāpēc arī tika izsaukti tie, kuri varbūt mazāk tikuši šo sezonu spēlēt. Bet neviens nebija tāds spēlētājs, kas šodien pirmo reizi spēlē, vai ne? Visi ir spēlējuši visi, jā, kas ir sastāvā. Labi, nu tad līdz ar šo pēdējo jautājumu arī teikšu tev paldies par interviju. Paldies tev, Krišjāni, par komentēšanu. Tagad mums ir pauzīt no mājas spēlēm. Nākamā mājas spēle 14. datumā pēdējā spēle regulārā čempionātā pret Lekringu. Jā. Nu tad novēlēsim visiem skatītājiem siltus vakarus, jā, tuvojās sals. Atkal tuvojās. Nekas, jāizbauda ziemas prieki. Jāizbauda ziema, tieši tā. Labi, paldies, un tad jau tiekamies nākamajās tieši reizes. Čau visiem.